Renārs Varslavāns pēc pirmās spēles šeit Dubajā pret United FC. Tāda interesanta, ātra spēle. Kādas tev tās emocijas pirmās? Jā, varēja redzēt, ka abas komandas ir labi fiziski gatavs un bija gatavs skriet 90 minūtes. Protams, mums varbūt vairāk maiņas tieši puslaikā un vairāk sadalīts tas spēles laiks, bet arī viņi tie, kas izgāja pirmajā puslaikā uz maiņām, man liekas, ka spēle bija ļoti ātra un tāda fiziski intensīva. Bet tas tieši tas, ko vajag mums pirmssezonā. Tā kā, jā, manuprāt, ļoti labi spēle. Paši intensīvi strādājat katru dienu un lielu daļu arī divreiz dienā. Tagad pēc spēles pilns puslaiks, bet vēl vajadzēja paskriet ar fiziskās sagatavotības treneri. Kā tu pašlaik jūties fiziski? Es īstenībā jūtos diezgan labi. Protams, viegli nebija. Vispār nedaudz šokā pēc treniņiem. Mazāk jāskrien kā pēc spēles, bet tā ir programma, kas jāpild. Un, es īstenībā esmu priecīgs. Protams, nevienam nepatīk skriet uz priekšu apakaļ. Tā skaitā man, bet es saprotu, ka to vajag īpaši pirmssezonā. Tā kā jūtos fiziski labi un turpinām strādāt. Ko kopumā var teikt pagaidām par treniņu nometni, gan par pašiem treniņiem, gan arī par to, kāda apstākļi šeit ir? Apstākļi vienkārši super. Manuprāt, apstākļu ziņā noteikti un arī treniņu līmeņa intensitātes ziņā labākā nometne, kādā es esmu bijis. No pirmā iespēja tagad nedēļa esam šeit. Bet jā, ļoti labi apstākļi, ļoti augsts intensīvs treniņa ritms, gan arī kvalitātes ziņā, gan arī uzdevumu grūtību ziņā. Tā kā, jā, manuprāt, ļoti labi gatavojamies, tā arī turpināsim. Un, ja tā turpināsim, tad būsim vēl spēcīgāki. Tu viennozīmīgi paliksi kā tas cilvēks, kurš gūs pirmos vārdus 26. gadā. Cik tas ir svarīgi un kā to epizodu atceries? Cik tas ir svarīgi, nezinu, varbūt man vairāk personīgi svarīgi uzsākt šo gadu labi, bet jā, kā notika, vienkārši ļoti laba epizode komandas ziņā un arī Salakas spēlētājs, kurš mums nesen pievienojas. Ļoti labi individuāli nospēlēja, manuprāt, 1-2 spēlētājs apspēlē. Izpildīju treneru norādījumus, ka vienam ir jābūt uz pirmo stāvu, viņš man atrada un veiksmīgi, man liekas, tur 2 cilvēkiem starp kājām arī izlidoja, bet gols ir gols, kā saka, un jā, es priecīgs, ka es tos gūvu, bet manuprāt, nekas tik ļoti īpašs. Paldies tev! Paldies.